Tātad svētdienas tēma soli pa solim. Step by step. Es pats biju nosaucis to ceļš uz vairošanos. Ceļš uz vairošanos. Bet mēs kopīgi izdomājam citu nosaukumu, labāku soli pa solim. Saki soli pa solim. Amen. Runāšu daudz un sarežģīti. Bet sakarā ar to, ka mēs visi līderi un topošie, tad mēs visi klausīsimies ar interesi, izrādīsim interesi, ja? Nežāvāsimies. Un kad īpaši tādos brīžos, kad kļūs īpaši garlaicīgs tas teksts, sarežģīs, tad tu pieliks kājās. Halleluja! Amen, mācītāji! Amen! Man reiz stāstīja kāds cilvēks, kurš ir bijis dievkalpojumā, es nezinu, kur tur laikam Amerikā, nēģeru dievkalpojumā, visi melie. Un viņš teica, mācītājs sludina. Pārējā visu laiku kājās. Amen! Amen! Jā, amen! Un tikai rolē. Karsti ļoti. Lūk. Tad tu zini, kas tev jādara. Soli pa solim. Un es turpināšu iesākt to tēmu, ko es iesāku jau sestdien. Bet šodien tas būs īpaši priekš mums, priekš tādiem, kas jau ir ceļā soli pa solim uz vairošanos. Par Abrahāmu. Vai visi ir lasījuši par Abrahāmu un zina, kas tāds ir? Pat nevarētu teikt, ka viņš bija. Viņš ir. Viņš ir dzīvs. Viņš vairs nestaigā virs zemes, taču viņš ir kopā ar Dievu. Caur Ābrahāma dzīves stāstu es gribu tev parādīt, atklāt tavu dzīves stāstu. Caur Ābrahāmu ieraugi sevi šodien. Ceļš uz vairošanos soli pa solim. Ceļš uz panākumiem soli pa solim. Ābrahāms saņēma apsolījumu no Dieva. 1. Mūzes 17:8. Es tev un taviem pēcnācējiem došu šo zemi, kurā tu miti kā svešinieks. 1. Mūzes 22:17. Es tevi svētīdams svētīšu un vairodams vairošu tavus pēcnācējus kā debesu zvaigznes, kā smiltis jūras malā, un tavi pēcnācēji iekaros tavu ienaidnieku vārtus, un tavos pēcnācējos tiks svētītas visas zemes tautas, tāpēc, ka tu esi paklausīgs manai balsī. Un šie apsolījumi atkārtojās stāstā par Abrahāmu vairākas reizes. Un pirmo reizi viņš to saņēma, vēl esot pagānu zemē. Un vārds Ābrām, viņš dzīvoja Kaldeju Ūrā. Viņa tēvs Tera. Tēvam bija vārds Tera. Un viņa tēva vārds bija viņa tēvs bija nosaukts mēness dievības vārdā. Tad šajā vietā, Kaldeju Ūrā, kur viņš mita, cik es esmu iepazinis to tā laika vēsturi, tad šajā vietā bija centrālais zikurāts, jeb templis, kurā pielūdza ne Jehovu, ne dzīvo Dievu, bet elku mēness dievību ar priesterību, ar upuriem un tā tālāk. Un Abrahāma tēvs tātad bija nosaukts mēness dievības vārdā. Pašam Ābrāmām, iesākumā viņa nesauc Abrahām, bet Ābrāms. Un vārds Ābrāms nozīmē tēvs ir paaugstināts, mēness dievs. Nekāda sakara šeit nav ar dzīvo Dievu. Nekāda sakara ar Jēzu Kristu. Ābrāms pagāns, kura vārds ir pagānu dievības vārdā nosaukts. Tieši tāpat kā viņa tēvs.
Un tieši tur viņš dzird aicinājumu no Dieva. Izej no šīs zemes uz to zemi, kuru es tev rādīšu. Un es tevi svētīdams svētīšu un vairodams vairošu. Dievam ir plāns, saka, Dievam ir plāns. Dievam ir plāns attiecībā uz katru cilvēku šodien, kurš joprojām mīt pagānismā. Dievam ir plāns pie katra cilvēka, kurš šodien vēl nepazīst dzīvo Dievu. Priekš katra cilvēka. Dievam ir plāns. Amen. Saki, tik neinteresanti bija. Ok, arī tajos brīžos, kad ir tā īpaši kārsts, arī var pielikt gājas un pasaukt amen. Un Ābrahams iziet no šīs zemes akli paklausīdams Dievam. Akli paklausīdams Dievam. Gāja uz turieni, kur Dievs viņam norādīja iet. Tātad pirmais solis ir jaunpiedzimšana. Tajā brīdī, kad tu atsaucies Dieva aicinājumam. Un es tev atklāšu kaut ko, kas varbūt tev tiešām nav bijis skaidrs līdz šim brīdim. Un kas daudziem nav skaidrs. Ka tajā brīdī, kad tu piedzimst no augšas, tu saņem apsolījumu vairoties. Tajā brīdī, kad tu piedzimst no augšas, tu piedzimst viens no iemesliem, kāpēc tu piedzimst no augšas, ir, lai vairotos. Saki, lai vairotos. Saki, es esmu dzimis no augšas, no svētā gara, lai vēstu cilvēkus pie Jēzus. Amen. Lai vēstu cilvēkus pie Jēzus. Jā, mēs zinām, pirmkārt, Tēvs mūs mīl, un tāpēc viņš sūtīja savu dēlu, kurš mir par mūsu grēkiem, lai viņš atjaunotu mūsu attiecības ar mums. Jā, viņš ilgojas pēc attiecībām, bet ne tikai pēc ar tevi attiecībām, bet arī ar tiem, kas ar taviem vārdiem ticēs. Pasaka amen. 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 Halleluja. Tad pirmais solīts uz panākumiem, uz vairošanos. Mēs šodien runāsim par vairošanos. Jau tajā brīdī, kad tu piedzimst no augšas, saņem pavēli, ej un dari par mācekļiem. Un tu akli ej un paklausi. Un tev nav nekādas skaidrības, kā to darīt. Tev nav nekādas skaidras vīzijas. Tu zini. Tajā brīdī, kad cilvēks piedzimst no augšas, svētais gars iemājo viņā, un viņam ir vēlme dalīties ar Dievu vārdu. Kuram no jums tajā brīdī, kad jūs pirmo reizi piedzīvojāt Dievu, bija vēlme dalīties ar to ar citiem? Amen! Un neviens jau to nepateica. Man, kad es piedzimu no augšas, mana mutu nevarēja aizbāzt. Un tikai pēc kaut kādiem pāris mēnešiem es biju ar Dievu jau. Apmeklēju kapeli, katru dienu apmeklēju kapeli. Dažādi mācītāji man mācīja, un kāds brālis arī jaunpiedzimis teica, bet ir jāliecina Dievam, jo Bībelē tā ir rakstīts. Saka, jā, arī Bībelē tā ir rakstīts. Tātad, kad mēs saņemam aicinājumu vest cilvēkus pie Dieva? Pie jaunpiedzimšanas. Un Dievam ir plāns pie tevis jau pirms jaunpiedzimšanas. Dievs ir labs. Amen. Halleluja. Ābrahams dzird Dieva aicinājumu un iziet no Ūras uz Kanānu. 74 gadu vecumā. Viņš dzird aicinājumu no Dieva 74 gadu vecumā. Kuram no jums ir 74 gadi? Kuram vispār mūsu draudzē ir 74 gadi? Kuram vēl būs tuvākā 10 gadē 74 gadi? Kam? Nav neviena. Piedzimt no augšas un vairoties nekad nav par vēlu. Amen. Nekad nav par vēlu. Tas laiks, kad tu esi atsaucies Dieva aicinājumam, priekš tevis ir īstais laiks. Nekādiem apstākļiem, vecumam,
stāvoklim sabiedrībā, reliģiskai piederībai, polam, vīrietis vai sieviete, un pat vai tu esi kreisi orientēts vai labi orientēts dzimuma jautājumā. Tam nav nekādas nozīmes. Nekad nav par vēlu sākt. Neatkarīgi no tā, cik tālu tu esi pakāpies pa karjeras kāpnēm. Kāda ir tava izglītība? Kas tu esi pēc visām tiem rakstura iedalījumiem? Holēriķis, sangviniķis, melanholiķis, flegmātiķis, intraverts vai ekstraverts. Neatkarīgi no tā, Dievs aicina tevi. Un tas ir īstais aicinājums īstā laikā priekš tevis. Saka, priekš manis. Ābrahāms saņēma aicinājumu 74 gados un gāja, nezinādams, kurp iet. Saka, uz zemi, kuru es tev rādīšu. Jā, uz Kanāna zemi, bet nekā konkrēta. Tāda izplūdusi vīzija. Un te ir jau pirmais, par ko mēs varam vairāk parunāt. Kas ir tas, kas attur cilvēku iet tālāk vīzijā? Kāds ir tavs atrunas, lai tūlīt pie jaunpiedzimšanas, jau pirmajās dienās sāktu stāstīt un liecināt cilvēkiem par Jēzus mīlestību? Kas ir tas, kas tev var atturēt, lai jau pie pašas jaunpiedzimšanas, jau pirmos soļus sperot, tu jau sāktu iekļauties kopējā draudzes vīzijā un jau gatavoties savas grupiņas atvēršanai? Kāds ir tavs atrunas? Un mēs paskatīsimies klipiņu, kurš bija neapskaužami sliktas kvalitātes. Tur ir tulkojums ļoti ātrā valodā no angļu uz krievu. 6 minūšu klips. Un klips saucās 8 atrunas, kāpēc es cilvēkiem nestāstu par Jēzu. Viņš būs smieklīgs. Un varbūt kāda no šīm atrunām ir tava atruna. Un klipa nozīme, tā jēga galā arī tiek paskaidrota, ka viss tas ir atrunas, kāpēc mēs nevaram tūlīt un tagad, saņēmuši aicinājumu, jau gatavoties vest cilvēkus pie Dieva, darīt to un strādāt tajā līmenī, kurā mēs esam. У меня есть друзья, которые не знают Христа. И я думаю, может быть, ты смог бы с ними поговорить немного о том, что может случиться, как да, считаешь? Ты знаешь, я могу, но лучше, чтобы В чем дело? ты сам научился делиться с людьми своей верой. Нет, нет, ну, нет, не могу. Нет, 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 ну, нет, 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 почему я, почему нет? Эй, нет, ни за что. Что с тобой? Нет. В чем твоя проблема, Джим? Вставай, Я не могу. это ты же не хорошее понимаешь. дело. О чем ты Ты говоришь? не понимаешь, я Ты не можешь могу это этого делать? сделать. Нет, Ты не можешь могу. это делать? Не могу. Почему ты не можешь это делать? У меня есть 8 причин, почему я не Да? могу благовествовать. 8 причин? 8 причин. Почему ты не можешь благовествовать? 8 причин, по которым я не могу. Расскажи мне об этом. Ладно. Итак, 8 причин, почему я не могу благовествовать. Я боюсь, что меня побьют. Извините, ребята, вы слышали когда-нибудь об Иисусе Христе? Иисус? Да я не хочу об этом слышать. Эй, Иисус любит вас, ребята. Иди не вылази. Он любит вас. Любит. Причина 7. Я боюсь выглядеть глупым. Что? Так мне все равно, что у тебя 5 детей. Ты уволена. Перезвони мне позже. Извините, сэр. Иисус, ваше сердце, облака, мир, ну, в общем... Извини, я опаздываю. Это есть между... что я делаю, а?
Но почему у меня все всегда получается именно так? Именно так. Причина 6. Ну, я боюсь, что надо мной будут смеяться. И, ребята, вы когда-нибудь слышали об Иисусе раньше? Чё? Иисус? Да. Ты кто Да, такой? Чё ну ты что, сказал? слышали? Ты что Что ты делаешь? сказал? Моя бабушка такую Что с носила. твоими волосами? Что? Чувак? Эй, тут неудачник нарисовался. Эй, парниш, в каком ты веке Алло, живешь? здорово. Слушай, ты ребят. неудачник Слушай, что какой-то. с твоими Говори волосами? отсюда. Насмешил. Иди отсюда. Не появляйся здесь больше. Причина 5. Я не знаю, с чего начать. Ну, поехали. Девушка, извините, я хотел бы вам... Четвертая причина, почему я не благовествую. Я сам совершаю идиотские поступки и буду очень плохим свидетелем. Ты чё, урод, делаешь, а? Ты чё тут расходился туда-сюда? Ты курить не мешаешь. Ты, паразит, еще раз здесь пройдешь, я не знаю, что тут делаю. Бошку оторву в следующий раз. Понял, нет? Вот урод. Извини, брат, может, поговорим об Иисусе Христе? Третья причина, почему не благовествую. Я боюсь сказать что-нибудь не то, и человек попадет в ад. Джим, я хочу, чтобы мои грехи были прощены. Я хочу принять Иисуса. Это здорово. Но есть только одна вещь, которую должен знать. Что за вещь? Это то, что Будда был священной коровой и съел золотые яблоки. И он не верит в перерождение, Ты прав. поэтому Здорово. нужно идти в Это мир. здорово. Ребята! Подожди, что я говорю? Что я сказал? Что я сказал? Постой! Вторая причина, почему я не благовествую. То, что люди воспримут меня религиозным фанатиком. Извини, пожалуйста. Да? Я хотел поговорить с тобой об Иисусе Христе. Иисус? Да. Я знаю вас таких. Ты один из тех религиозных фанатиков. Фашист. Ты сектант. Святоша. А что? О, да-да, ты именно Да? такой. Ты моральный урод. Как же так? А как же мои чувства? И причина номер 1. Почему я не благовествую? Потому что слишком мало знаю. И если кто-нибудь задаст мне вопрос, на который не знаю ответа, что тогда? Что тогда я буду делать? Джим, я готов покаяться. Так. Но у меня есть один вопрос. Какой? Какие влияния традиционалистические взгляды экклезиаста оказывают на прелиминаристическую позицию пророка Даниила? Я не знаю. Я не знаю ответа на этот вопрос. Он идет в ад. Он идет в ад. Знаешь, Джим, спасибо, что поделился своими причинами. Но на самом деле это не причины, это просто отговорки. Ты прав. Пойдем. Да все нормально. Nu, lūk, 8 atrunas. Nu, vismaz 8 bija. Iemesli 8. Jēga, ko es tev gribu pateikt. Iemeslu nav. Ir tikai atrunas. Saki, iemeslu nav. Ir tikai atrunas. Ir tikai atrunas. Bija smieklīgi, vai ne? Kā viņi piekāva sākumā. Un viņš domā, ka ja viņš nezina atbildes uz to trako jautājumu, ko es pats nesapratu par Daniela grāmatu, tad tas cilvēks iet ellē. Cik daudz tev ir jāzina, lai pastāstītu cilvēkam par Jēzu Kristu? Amen. Viņš te, Jēzus tev mīl, amen. Kad tu pats esi piedzīvojis glābšanu,
Tātad soli pa solim. Pirmais ir jaunpiedzimšana, otrais ir tūlīt iet tajā neskaidrajā vīzijā, kas tev līdz galam nav saprotama. Iet virzienā uz vairošanos un darīt to no savas puses visu, ko tu vari šodien. Ābrāms, izejot uz Kanānu zemi, viņš iztaigāja šo zemi, krustu šķērsu un ieraudzīja, kā tā ir. Viņš uzcēla altārus Kanānu zemē. Sihemā, tā bija Kanānas galvaspilsēta, Bētelē un Hebronā. Tad paklausot Dievam, izejot no Kaldeju Ūras, uz to vietu, kur Dievs norādīja, viņš neskaidri redzēja to, taču iztaigājot šo zemi, viņam uzzīmējās absolūti skaidra vīzija. Saki, skaidra vīzija. Tad, kad tu vari saņemt skaidru vīziju? Tad, kad tu ej neskaidrā vīzijā. Tad, kad tu paklausībā spēri pirmos soļus un ej. Un procesā Dievs tev atklāja parādu, izprot un saprot skaidru vīziju. Saki, skaidra vīzija. Skaidra vīzija. Lūk, solis. Iesākumā tev nav izteikta skaidrība. Tev ir piedzīvojums ar Dievu. Tu zini, ka ir jāglāb pazudušie. Tu zini vispārīgi, kad ir jāuzceļ grupiņa, ka Dievs grib, lai tu ap sevi pulsini cilvēkus, ka tu pats reiz viņus veidos par mācekļu. Tu to zini, bet kā to izdarīt un konkrēti skaidrības vīzijā tev nav. Tas nāk tikai soli pa solim. Pasaka kaimiņam, soli pa solim. Soli pa solim. Un tieši šī iešana soli pa solim, kā Ābrāms to darīja, tas norāda uz bezierunu paklausību. Elementāra bezierunu paklausību savam vadītājam. Draudzes mācībai. Ja tu izvēlies konkrētu draudzi, konkrētu vīziju, ja arī es neizprotu, kāpēc tā vai kāpēc šitā, es bez ierunām eju. Es eju tajā vīzijā. Es izprotu to, es saņemu pilnīgu skaidrību. Un tas ir solis uz panākumiem, jeb vairošanos. Ābrāms uzcēla šajā te Kanāna zemē altārus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņš ticībā pieņēma to, ko Dievs viņam apsolīja. Dievs teica, tu un tavi pēcnācēji iemanto šo zemi. Ābrāms pats to neiemantoja, tu iemantoja viņa pēcnācēji, taču viņš dzīvoja Kanāna zemē. Daļēji viņš tur dzīvoja. Un šos altārus uzceļot, viņš tos uzcēla ticībā. Šeit mani pēcnācēji dzīvos. Draugs, tad, kad tu cel līderis, kad tu cel kalpotājs, kad tu esi izglābis kaut vienu cilvēku no ēlas un viņš ir draudzē tavā grupiņā, tas ir cilvēks, ar kuru tu vairosies. Tu cel altārus pagāna zemē. Jo Dieva vārds saka, ka viņš svētīs 1. Mūzes 17.8. Tev un taviem pēcnācējiem dos šo zemi. Es tevi svētīdams svētīšu un vairodams vairošu. 1. Mūzes 22, 16, 17. Un vairošu tavus pēcnācējus kā debesu zvaigznes. Un tavi pēcnācēji iekaros tavu ienaidnieku vārdus. Un tavos pēcnācējos tiks svētīts viss zemes tavs draugs. Tava vairošanās ir pēcnācējos. Tas, ko tu piedzīvos šodien vairošanos, tas ir nieks salīdzinoši ar to, ko tavi pēcnācēji paveiks. Un saproti, vairošanās noslēpums, soli pa solim. Kad Abrahams devās pie tēviem, nomira, no cik cilvēku palika aiz viņa? No kaut kādi 100. Taču caur viņu
Jozua vadībā Kanāna zemē iegāja 100 000. 100 000. Caur Dāvidu un caur Jēzu Kristu un 12 mācekļiem debesu valstībā ir iegājuši miljoni. Saki miljoni. Un Abrahamam Dievs teica, es tevi vairošu un tavos pēcnācējos tiks svētīts visas tautas. Un tu mājosi, es tev to zemi apsolu un taviem pēcnācējiem un viņus vairošu. Un viņš, iespējams, ka viņš dzīvoja šajā zemē un daži 100 cilvēki bija caur viņu tur radušies jau. Un viņš domāja, redz, kāds liels apsolījums. Cik daudz tas ir priekš manis. Es biju viens, tagad vairāk 100. Bet tas, ko Dievs bija sagatavojis priekš viņa, es nezinu, vai sapņos rādījās, bet Dievs viņam rādīja. Kā debesu zvaigznes, ko saskaitīt neviens nespēja. Un tas viss caur vienu aklu paklausību Dieva aicinājumam. Aklu paklausību Dieva aicinājumam. Saki, es esmu aicināts. Amen. Un Dievam bija plāns. Viņš apsolīja Abrahamam dēlu. Taču Sāra, viņa sieva, bija neauglīga. Un Dieva plāns bija skaidrs. Vairot viņu caur apsolījumu dēlu, caur Īzāku. Caur dēlu, kas dzims Abrahamam un Sārai. Abrahamam un Sārai. Taču Sāra bija neauglīga. Faktiski Dieva apsolījums, skatoties ar šīm te acīm, bija neiespējams. Tas bija neiespējams. Un varbūt tev šodien liekas, ka ir neiespējami atvest cilvēks pie Dieva ar šīm acīm. Ja tu paklausībā aklā ies un darīsi draudzes mācību, tu vairosies kā debesu zvaigznes. Amen. Un tavos pēcnācējos tiks svētīts visas zemes tautas. Amen. Pieras kājās vai kaut kādā veidā vismaz uzslēdz. Halleluja! Paldies Ābrahāma tēvam. Cik daudz viņš mums māca šodien. Jeb Dievs ar viņu. Dievs ir labs. Ko Ābrahāms dara? Sāra neauglīga, viņa ļoti gribās vairoties. Viņa ļoti gribās savu mājas grupiņu. Viņa ļoti gribās atvest cilvēkus pie Dieva. Ļoti gribās. Jo visi tā dara. Jo tāda ir draudzes mācība un tāda Dievu grib ejiet un dariet par mācekļiem. Visas tautas, Mateja 28. Un man gribās. Un Abrahamam gribās. Abramam. Ko viņš dara? Viņš paklausa sievas balsī un iet pie kalpones un guļ ar viņu. Ar mērķi piedzemdēt dēlu, jeb, vairoties. Un piedzims Ismaēls. Bet Dievs saka, es teicu, tev un Sārai būs dēls. Un tikai tas būs tas, ar ko es vairošu tevi. Tikai tas būs tas, ar ko es piepildīšu savus plānus šeit uz zemes. Īzaks. Ne Ismaēls. Ābrahams nevaros sagaidīt, paklaus sievai un piedzimst ārpus apsolījuma dēls. Draugs, es tev gribu pateikt. Dievs svētī. Dievs svētī tikai tās darbības, kuras Dievā darītas. Dievs vairo un svētī tikai tos centienus, kas ir pareizi darītas vīzijā, paklausībā Dievam, attiecībās ar debesu tēvu, disciplinēt katru dienu lūdzot, regulāri apmeklējot savus grupiņus un paklausot savus vadītājus. Reizēm paklausot vadītājus arī tad, kad viņiem nav taisnība. Arī tad, ja viņiem nav taisnība reizēm. Jo arī viņi ir cilvēki. Protams, ja šī taisnība nav tik tālu kā zakšana un tam līdzīgas lietas. Es runāju par tādām otršķirīgām lietām. Jo tas, kas tev liekas nav taisnība, iespējams tomēr ir taisnība. Un reizēm arī tā nav taisnība un tomēr labāk grib paklausīt.
Un man Indra pateiks, mācītāji, lūk, šitas baneris piestāv, lūk, tur labāk. Šajā vietā. Es saku, nē, Indra, man šķiet, ka labāk tā ir. Nē, mācītāji, man liekas, ka labāk ir šeit, te ēnas kaut kā krītā savādāk, un te ir labāk. Es saku, nē, Indra, labāk ir tā. Es domāju, šeit nav iemesls strīdēties. Labāk ir paklausīt vadītājiem. Saprat, Indriņ, ja? Tā telē paliek, ja? Tu jau neesi atbildīga par to. Es pat nemāku paskaidrot, kāpēc tā vajag, bet labāk, lai tā, ok? Un arī pēc tam, kad Īzaks piedzima un Sāra nomira, Ābrahāms apprecējās otrais ar Ketūru, un no Ketūras viņam piedzima dēli. Un tie arī nebija apsolījuma dēli. Dievs lietoja Īzaku, to, ko viņš apsolīja. Nekas, kas ārpus Dieva derības, nekas, kas tev uz savu galvu darīs, nesvētīs Dievs. Vairot viņš var vairot, bet ne Dieva valstība. Zini, kas ir Ismaēls? Šīs dienas islama tautas. Islama tautas, kas šodien ir niknākais kristianēnieks. Gribi sev vienēniekus? Vairot. Dari ārpus gribas. Ja šajā draudzē dari ārpus mācības, un tevi svētīs spalvēnēs. Mācītāji Mārciņš, kā tu zini, ka vēlns ir spalvains? Es redzēju viņu. Es redzēju viņu spalvainu, es bēgu no viņa. Pa pagraba skrēju. Mēs jau tā domājām, ka tev kaut kas nav kārtībā. Man bija 18 gadi. Un tiešām es redzēju reāli kaut kādu velnu spalvēnu, sakarām acīm, kurš reāli skrēja. Es pat tām trubām cauri no ieejas uz ieeju. Pa trubām, zinu, pa pagrabiem bēgu un šis man no pakais. Es reāli redzēju. Tāpēc man arī jau jaunos gados man nebija nekādas šaubas par to, ka pastāv paralēla pasaule. Tātad soli pa solim. Arī tas ietilpa tajā solītī. Tātad 74 gadu vecumā Ābrams iziet no Kaldeju Ūras un 25 gadus nedzimst īstais dēls. 25 gadus Sāra nezemdē Īzaku, paiet 25 gadi līdz dzimšanai. Taču pirms notika tas, ko Dievs apsolīja. Notika kaut kas īpašs, par ko es vairāk šodien parunāšu. Tas attiecas uz mums visiem vistiešāk. – 99 gadu vecumā Sārai bija 89. Tad apmēram bija pagājuši 24 gadi. Dievs slēdza derību ar Ābrāmu un nomainīja viņa vārdu. Viņš paklausībā gāja 24 gadus, sacēla tur altārus un darbojās Kanānas zemē. Viņš bija paspējis sataisīt Ismaēlu, kuru nācās pēc tam aizdīt no savas ģimenes, jo tas nebija apsolījuma dēls. Dievs lika aizdīt. Arī Ketūras dēls aizdina pēc tam palika tikai Īzaks. Savārījis daudz ziepes un pamēģinājis, kā ir uz savu galvu iet. 99 gadu vecumā Dievs viņu uzrunā un viņš slēdz derību, apgraidīšanas derību. Viņš pats apgraizās un tā tālāk tur. Viss slēdz derību. Un tiek nomainīts vārds. Un lūk, kādu vārdu Dievs nomaina. Viņš nomaina Ābrāms vārdu uz Ābrahāms. Un Ābrahāms nozīmē daudzu tēvs. Saki daudzu tēvs. Daudzu tēvs. Viņš nomainīja šo te pagānu dievības vārdu, kad bija Ābrāmam.
uz daudzu tēvus. Un Sāraja, viņa bija Sāraja, nomainīja uz Sāra. Un tas nozīmē kņazienē. Jo daudzi ķēniņi celsies no viņas. Dāvis, Jēzus un mēs gal galā. Daudzi ķēniņi celsies no viņas. Nomaina vārdus. Kad Dievs nomaina vārdus? Kad Ābrahams svētās pilnībā Dievam. Kad viņš slēdz derību ar Dievu. Pilnīga svētīšanās Dievam. Nekādi izsmēli. Nekādi izsmēli, draugs. Un tev nāksies iet un dzemdināt izsmēlus. Un pļaut augļus. Un staigāt skābu seju tik ilgi, kamēr tu pilnībā nesvētīsies Dievam. Amen! Pilnībā svētīties Dievam. Es iešu tā Dievs, kā tu man rādīji. Es iešu vīzijā G12, kā tu esi atklājis draudzē Kristus pasauli. Es tā iešu. Ja es ko nesaprotu Dievs, es paklausu, es eju. Un Dievs svētīdams svētīs un vairos, un tavos pēcnācējos tiks svētīts viss zemes tauts. Un ja tev liekas, ka šodien kaut kas mūsu draudzē jau ir noticis, draugs, tas ir tik niecīgs un mazs, salīdzinoši ar to, ko Dievs darīs caur mani un caur tevi. Kad tu nodosies viņam, tā būs kā eksplozija. Pēcnācēji vairosies, nevis tu, draugs. Pēcnācēji. Kad tu paklausīsi Dievu un atvedīsi savus cilvēkus. Tu paklausīsi Dievu, ies un Dievs svētīs. Kad cilvēki nāk pie Dieva? Kad? Kad tu ej pie viņiem? Kāds ir tavs atrunas? 8, 9, 89. Un tad, kad viņš slēdza derību, Dievs saka, būs tev Īzaks. Uz cik gadi viņam bija? Gandrīz jau 100. Sārai 90. Viņai sens seks nebija prātā vairs. Abrahamam ar nē. Tur tā skaidri rakstīts ir. Sen viss tās norises bija izbeigušās. Skaidri rakstīts Bībelē. Un Dievs saka, tev būs. Un zini, ko viņi dara? Tajā brīdī, kad Dievs viņam to saka, Abrahams pasmējās pie sevis un pie sevis saka, labi, Dievs. Tas viss ir interesanti, ko tu saki, bet tas nav iespējams. Kad tikai Ismaels paliktu dzīvs. Kad tikai Ismaels paliktu dzīvs. Sāra tur arī klausās. Es vēl taisītu seksu ar Abrahamu. Gan viens, gan otrs izrādīja pilnīgi neticību. Viņi abi pasmējās, viņi abi tā neticēja. Un tomēr, es tev gribu kaut ko paskaidrot, ir dažāda veida neticības. Viņu neticība bija sajūta līmenī. Taču viņi gāja un darīja. Gāja un darīja. Kur tur bija Bībelē rakstīts, kur tā viena no tām sievām atrada mīlestības ābolus. Tā bija Lea un Rāhele, ja? Viena otrai nocēla. Kā tur bija, neatceros? Izdarīja visu, ko vajag, un uztaisīja Īzaku. Taču tajā brīdī viņi emocionāli un ar prātu tam neticēja. Taču viņi gāja un darīja. Dzirdi? Un nav svarīgi šodien, kā tu jūties. Kāds ir tavs atrunas, ja bailes, ka tevi piekaus. Par tevi smiesies. Un tev nav pietiekami laika nedēļas ciklā, ko ieplānots. Un tev nav pietiekoši normāls raksturs. Tas Džeks ar tur pīpēja. Tā bija atruna, viņš nav pietiekami labs. Draugs, kad es atgriezos pie Dieva, es pusgadu vēl smēķēju. Tu zini, cik daudziem cilvēkiem par Dievu izstāstījies? Ļoti daudziem cilvēkiem. Pa labi un pa kreisi. Es cīnījos ar to smēķēšanu un tiku galā.
Taču tas mani neatturēja, lai es liecinātu. Tas nenozīmē, ka tagad mums visiem jāsmēķē un jāliecina. Šeit neviens nav tikko no augšas piezīmes, lai šitā te izdarītos. Tad kas ir ticība? Ticība nav sajūtas, ticība nav tavs prāta šaubas vai kaut kādas nostādnes. Ticība ir paklausība Dieva aicinājumam. Un mums ir mācība draudzē. Nostiprināt, aizsniegt, nostiprināt, apmācīt, izsūtīt. Mums ir konkrēta skaidrība. Skaidrība, kā visu darīt. Mēs esam izplānojuši un saplānojuši, kā to darīt. Viss, kas tev jādara, ir paklausība. Kā cirvim. Un tu domā, es paklausīšu. Es nejūtos tā, ka šis cilvēks nāks pie Jēzus. Es nejūtos tā, ka es to varu. Nav svarīgi, kā tu jūties, jo svarīgi, ko tu dari. Nu, piekaus tevi tur. Иисус любит вас. Как же это сейчас? Все равно любит вас. А ты там не вылаза туда. Тут нельзя на турез немaz. Что ты куда tev bija? Soli pa solim. Un kad piedzima beigās piedzimst Īzaks, tas, ko Dievs apsolījis, tas dēls, ar kuru piedzima Jēkabs, pēc tam bija 12 dēli, 12 ciltis, Dāvis, Jēzus un mēs. Apsolījums. Dieva svētība, pasaules glābšana plāns. Vīzija 12. Un dod vārdu Īzaks. Un tu zini, ko Īzaks nozīmē? Viņš smejas. Vārds Īzaks nozīmē viņš smejas. Tas, kurš smejas. Kā tu domā, Īzaks piedzima un smējās? Tas, kurš smejas. Nē, jo tāpēc, kad Dievs teica, kad piedzimis Īzaks, tādā vecumā, labi, ka bija 70 gadi vēl, un Sārai bija, cik tur sanāk mums? Sārai 10 mazāk, 64, viņi vēl domāja, vēl var. Tas jau ir Bet pēc 24 gadiem tas jau viņam bija neiespējami likās. Un viņi pasmējās par to. Tas viņam bija smieklīgi. Bet to vārdu iedeva tādu tāpēc, kad tur tā arī paskaidros. Dievs ir tas, kurš smējas pēdējais. Amen. Pasaka kaimiņām, Dievs smējas pēdējais. Wow! Dievs smējas pēdējais. Un tu vari pasmiet. Un tu vari savādi justies. Un tu vari pabubināt. Un tu vari pakasīties. Taču, ja tu iesi un darīsi, neatkarīgi no tā, kā tu jūties un ko tu domā, iesi un darīsi, Dievs būs tas, kurš darīs un smiesies pēdējais. Ko Dievs ir labs, ko? Es tev teikšu tā, Dievs kā vienmēr smējas pēdējais. Vienmēr. Vienmēr. Viņam ir vienmēr pēdējais vārds. Un tad pienāk brīdis, kad Īzaks ir paaudzies, kad Dievs saka, ņem Īzaku. Tas ir viss dēļ, kā viņš ir dzīvojis. Viņš ir visus tos gadus viņš ir dzīvojis tam apsolījumam. Viņš ir izgājis no savas zemes, iztaigājis sacēlus altārus Kanānu zemē. Viņš ir savairojies, viņam ir Īzaks. Ismaēlu viņš ir aizdzīnis. Un Dievs pēkšņi saka, ņem tagad Īzaku un es upurēju man viņu. Uz altāra. Nogalinu viņu un upurēju man. Ko Abrahāms dara? Viņš ņem dēlu, iet un liek uz altāra. Viņš ņem dēlu, iet un liek uz altāra. Un tajā brīdī, kad viņš atvērš nāzi pret viņu, Dieva eņģelis saka, stop, nedari to. Tas bija pārbaudījums. Tagad es zinu, Dievs saka, ka tu esi pilnībā uzticams. Upuris. Un tagad būs kaut kas interesants. Tas, ko Dievs tev dod, caur tavu kalpošanu viņam, nepiedar tev, bet piedar viņam. Viņš ir debesu un zemes radītājs. Viņam pieder viss, ko tu redzi, kas kustās, kas nekustās.
Un lūk, ir pirmās problēmiņas, nelielās. Kad cilvēks atved savus cilvēkus un sāk vairoties, un viņš sāk kalpot cilvēkam, viņš reizēm pieķerās cilvēkiem. Viņš pieķerās. Ir cilvēki, kas pieķerās vadītājiem, vairāk nekā Dievam. Ir cilvēki, kas pieķerās, vadītāji pieķerās saviem cilvēkiem. Un tad kaut kādas cilvēku izdarības, kaut kādas nepareizas lietas, viņu tā sasāpina un tā viņu sašauja, ka viņam vairs nav miera ne diena, ne nakti, viņš depresijā apmēram tādā stāvoklī. Un tas viss ir tāpēc, ka šis cilvēks nav pienesis šo upuru Dievam. Šie cilvēki pieder Dievam, tu ej un dari, kas tev jādara. Mīli līdz zināmai robežai. Viņi nepieder tev. Galā viņi kā gribēs, tā darīs. Uz kurien gribēs iet, tur viņi ies, bet tu sludini debes valstību. Ja viņi ietais tevi, viņi iet, ja viņi negrib, viņi neiet. Viņi nav tavi. Saki, man nepieder cilvēki. Amen. Arī ģimenē. Vīri, jums nepieder sievas, viņas pieder Dievam. Sievas, jums nepieder vīri, viņi pieder Dievam. Un neko jūs nevarat izmainīt vīru raksturos. Un neko mēs nevaram izvairīt sievu raksturos. Neko. Dievs maina. Un lai kā tev liktos, es to panācu. Es nerunāju 3 nedēļas, un viņš nāca pie prāta. Ja arī tādēļ viņš nāca pie prāta, tad ne tu viņu izmainīji. Viņš pats saprata no Dieva. Un ja viņš to nesaprata no Dieva, tad viņš tiešām nepieder Dievam, bet pieder sievai. Un sieva ir tā, kas groza viņa galvu. Neviens vīrs nevar būt vīrietis, ja kāds viņu kontrolē. Es neuzskatu par vīriešiem tos, kurus kontrolē sievas. Nav viņi vīrieši. Arī sievietes, kas terorizē vīrus, es uzskatu par raganām. Un tās nav sievas. Vīri, pasakiet āmen. Un tagad sievas pasakiet uz āmen par to, ka par to otru pusi katrs bija. Tas nav vīrietis, kuru kontrolē vai kādas atkarības, vai kādas sievietes un tā tālāk. Āmen, nu jau. Nu, pēc miesas ir, bet pēc gara. Es skatos savādāk, pēc gara. Man nav svarīgi tur augums, mazs, liels, bet svarīgi garīgā stāja. Saki, garīgā stāja. Amen! Halleluja! Tātad Ābrahāms pienes Īzaku Dievam. Viņš upurē to Dievam. Tajā brīdī, ja tev šodien ir problēma un tu esi pieķēries līderim, varbūt tu esi nomainījis grupiņu un nevari pieņemt jauno vadītāju, tev ir problēma, tu esi pieķēries cilvēkam vairāk nekā Dievam. Ja šodien tu to nožēlosi un upurēsi šo Īzaku Dievam, Dievs tevi dziedinās un svētīs un vairos. Ja iesi tālāk soli pa solim. Ja tu savā grupiņā vadot, ne tikai vadītāji, bet arī potenciālie, varbūt tu atveris cilvēku pie Jēzus grupiņā, tu vēl neesi līderis, taču tu esi atveris. Un tu esi pieķēries cilvēkam, un ka viņš kaut ko izdara, tu esi depresijā bez maz vai draugs. Atdod to Dievam, un Dievs tevi dziedinās. Lūk, ceļš uz vairošanos. Vai nav forši? Dievs ir pavisam labs. Daudzi vadītāji attopās, viņam nāk apskaidrība, attopās pie sasis sils tajā brīdī, ka viņi saprot, esmu pārmērīgi pieķēries cilvēkam. Citi attopās pie sasis sils. Es neesmu maksājis pietiekami lielu cenu.
Es neesmu maksājis cenu, un tāpēc esmu tādā stāvoklī kā tagad. Soli pa solim. Bez upura, bez cenas maksāšanas nav vairošanās. Es atkārtoju to, ko es teicu sestdien. 1 mīnus 1 ir 3. 2 arī varētu būt. 4 arī. Vēl vairāk? Arī, amen. 1 mīnus 1 ir vairāk nekā 0. 2 kā minimums. Ābrahāms pienesa Īzāku upuri. Un tā vietā, lai pazaudētu šos te cilvēku, viņš papildus ieguva vēl aunu, ko lika uz altāri, citu upuri. 1 mīnus 1 ir 2. Un kad tev liekas, ka tu tā pazaudēsi savu vienīgo cilvēku, atdod to Dievam, un tu iegūsi 2 un 3 cilvēkus. Halleluja! O, mācīties, kā man patīk, halleluja! Varēja man ātrāk to pateikt, ātrāk vajadzēja. Kur tu par vēlu tu nāci? Jo es Latvijas, tu Krievs. Dievs ir pavisam labs. Saki, Dievs ir pavisam labs. Halleluja, halleluja, halleluja. Mēs tuvamies noslēgumam lielajam. Pirmā Korintiešiem 11.1. Pāvils saka, dzenieties man pakaļ tā kā es Kristum. 2. pantā. Par to es jūs slavēju, ka jūs vienmēr mani pieminat un turat tās mācības, ko es esmu jums uzticējis. Saki mācība. Pāvilam bija mācība, kur viņš uzsēja. Kā Pāvils mācīja Dieva ceļus? Ņemiet Bībeli paši mācieties? Nē, bija izstrādāta mācība, kā pareizi izprast Bībeli, noteikti pamatpunkti, pie kuriem pieturies un kā iet un kā strādāt. Pie sevis strādāt, pie cilvēkiem strādāt. Un tāpēc draudzē, katrā draudzē ir mācība. Un ja draudzē mācībā nav mācekļu veidošana, tad tā nav bībeliska mācība. Mums ir vīzija caur 12, precīzi tā, kā darīja to Jēzus Kristus. Viņš izvēlējās 12 cilvēkus un kalpoja viņiem. Mēs darām to pašu. Saki mācība. Un skaties, reizēm tajā mācībā ir kaut kādas, liekas aplamības. Skaties, viņš tālāk raksta 10. pantā. Sievai jābūt galvā pilnvaras zīmei eņģļu dēļ. Es redzēju, staigā meitenes ar zaķiņu austiņām, playboy tādā. Jābūt pilnvaras zīmei virsū ir. Bet ja kāds tu grib tiepties, mēs nepazīstam tādu ieražu, Dieva draudzes arī ne. Pāvils konkrēti saka, otršķirīga lieta. No tā laika kultūra prasītos apsegu. Tā bija vietējā kultūra, kam nebija nekāda sakara ar Dievu valstī patiesībā. Un tas būtu tas pats, ka tu atnāktu šeit ar izviesnām biksēm šeit plikvi dibena šeit. Varbūt kaut kur indiāņiem tas ir normāli. Šitos te uztin tikai šeit tādu un viss. Es redzēju pa Discovery kanālu, tur indiāņi kā staigā. Erotiskās filmas Discovery. Un ko tu domā, ja tur misionāri sludinās evaņģēliju, ko tu domā, viņi uzvalkos un džinsos ģērbsies, ko? Austrālijā aborigēni domā, tur tuksnesī, tur pie tām kolu lāčiem, tur. Tu domā, ka viņi tur ģērbs džinsus? Vai tāpat uztīs kaut kādu lapu un laidīs tur ar savu loku un bultu? Un vai es varēšu kaut ko pārmest viņam, ko? Tev jābūt biksēm kājās. Cepurei. Halātam. Es zinu, kad kalnos mēs armijā dienēju, mums bija no Azerbaidžānas,
no dažādām vietām, un tur bija cilvēki no kalniem. Pat nokāpa no kalniem lejā pēc sērkociņiem. Policija savāc uz armiju. Tur čečeņi bija un tā tālāk. Tiešām no kalniem, reāli viņi tur bija. Un tas nav joks, mums vēl smieklīgi, bet tas nav joks. Tā bija. Un viens tāds no kalniem, viņiem pat naudas tur nebija. Viņš teica, man nopirka tētis tiesības kaut kur tur par citu auniem. Tiesības maksā tik un tik auni, piemēram. Pat naudu reāli tur neapgroz viņi. Nu, lūk, viņš tur dzīvo kalnos, viņš saka, toaleta tāda. Toaletē iet ar akmeni. Nu, tātad. Nokārto savas vajadzības, un tur stāv akmens un ūdenskrūze. Ar akmeni. Noslāk un nomazgā krūzē. Un nākamais nāk ar to pašu. Nu. Nu, un ko tu gribētu, ja es prasītu jums tagad visi toaletē akmeņus? Vienu akmeni, jā, vienu. Un tagad nāks grupiņa un ciemiņi nāks, tad visi mazgās akmeņus. Zini. Tātad saskaņā ar tā laika kultūru bija šis te galvas segas vajadzīgs. Tur tās versijas esmu dzirdējis dažādas, un viena no tām ir tāda, kad neaizsardzās tempļa prostitūtas. Viņas bija kailām noskūtām galvām. Nu, kaut kas tāds tur bija. Un ja viņi nenāstāja šo galvas, saka, viņi līdzinājās prostitūtām. Tas bija tajā laikā, tajā kultūrā. Un Pāvils skaidrs saka, nu, tam nav nekā kopīgi tieši ar vārdu no Bībeles. Tā bija mācība draudzē. Viņš saka, sievai jābūt galvā, tā zīmē ir. Aizsaktai jābūt ir. Galvas sagai. Ja kāds tur grib tiepties, mēs nepazīstam tādu ieražu. Viss. Tad draudzē ir mācība un ir dažādi punkti, kas tev šķiet debīli varbūt. Un tomēr tā ir draudzes mācība. Un tikai tad, kad tu beidzot sāks to saprast un pieņemsi to kā no Dieva un darīsi punkts pa punktam, soli pa solim, tad Dievs arī tevi svētīs un tevi vairos. Amen. Saki, vairošanās. 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 Amen. Pāvilam bija mācība, mums ir mācība, un katrā veselā draudzē ir mācība. Ir stingri punkti, pie kuriem jāpiesturās. Un ja tu negribi, es nepazīstu tādu ieražu. Es nepazīstu. Dievs var svētīt tikai tā. Un lūk, kur mums pietrūkst. Manuprāt, mūsu draudzē, kur pietrūkst svētīšanās, jeb šī te iešana. Rezultāti jau paši par sevi runā. Tas ir viens. Pirmkārt, ir nopietni rakstura trūkumi. Nopietni rakstura trūkumi. Kā mainīties? Ejot soli pa solim uz priekšu. Labāk spērt viens solis priekš nekā divus atpakaļ. 100% priekš, 100% priekš. Amen? Raksturs. Kāds raksturs? Kalpot Dievam, maina savu raksturu uz priekšu. Saka uz priekšu, pasaka viņam uz priekšu. Es runāju par nopietniem raksturu trūkumiem. Par nopietniem. Es nerunāju par ikdienišķiem kaut kādām muļķībām, bet par nopietniem trūkumiem, un tāda ir. Nopietnas trūkums ir tad, kad tu atnāc draudzē un pat tad redz, kad tu no tevis strāvo. Un kad tu ej ar līkumu. Tad ir nopietni trūkumi. Un tos var labot. Mierīgi. Pieņem lēmumu un dari. Otrais, mazās lietas. Mēs joprojām mācībā nedaram, es runāju tieši par mācību, mazās lietas. Trešais,
Mēs joprojām stūrgalvīgi pretojamies dažiem mācības punktiem. Joprojām stūrgalvīgi. Draugs, es tev saku, tu apdauzīsi savu matiem noaugušo kuplo galvu. Tā Bībelē rakstīts ir. Dievs sadauzīs kupliem noaugušo galvu. Un tur vēl trakāk rakstīts ir. Stūrgalvīgi pretojies, 100% uz priekšu. 100% uz priekšu pretojos. Esmu pretošanās kustības varonis. Pretojamies mammai, pretojamies tētim, pretojamies līderim, pretojamies vadītājiem, pretojamies visiem. Pretojamies valsts varām visiem. Pretošanās kustība. Draugs, šajā draudzē nebūs pretošanās kustības. Ceturtais. Komfortiņš un bailes no pārmaiņām. To, ko es teicu sestdien, kad mācītājs kaut ko atkal jau izdomājis jaunu un grib kaut ko teikt, tas aizdomīgs iznākais uz tās kanceles. Ko tas Jensīs atkal izdomājis? 100% uz priekšu. 5. Vienkārša remdenība. Vienkārši parasta komfortabla remdenība. Ko es te runāju? Es runāju. Es runāju, bet lai es taču darītu ko. 6. Neizpratne, tas ir pēdējais punkts vispār. Neizpratne, ka bez kalpošanas cilvēkiem tu nevari garīgi augt Dievā. Tev izaugsme un svētība. Paskaties, Nu, šoreiz pa īstam. Bez kalpošanas cilvēkiem nav iespējams pieaugt Dievā. Man patīk tas klipiņš, ko mēs skatījāmies sestdien. Sākums ļoti labs. Teoloģija. Lai pieaugtu Dievā, ir vajadzīga teoloģija. Mācīties īpašās skolās. Pilnībā norobežoties no pasaules un mācīties. Līdz izaugt gara bārda, uzvilksi formu un garlaicīgi sprediķosi. Un algu saņemsi. Tas būs tavs darbs. Mācītāja amats nav darbs, draugi. Tas nav darbs, tas ir aicinājums. Dieva aicinājums. Dieva pavēle. Būt līderim vai nē, tas jau nav kaut kāds amats. Tas ir Dieva aicinājums. Ej un 100% uz priekšu. Tikai tad, kad tu sāc iet kā Ābrāms, paklausībā un sāc kalpot tajā līmenī, kur es cilvēkiem, lūk, tad tu sāc garīgi augt. Man no visām tām gudrībām, no neauglīgu cilvēku gudrībām vēmiens nāk. Saka, man vēmiens nāk. Saki man tā, to. Celtnieks ceļ namu. Ja? Tas nav jāatkārto. Ja celtnieks ceļ namu, viņš ceļ. Izdara visu, kas jāizdara. Taču viņš nejūt, ka uzcels namu. Viņš ceļ, viņam ir projekts, viņam ir vadītāji, tur ir tas Bulgorkrieviski, brigadieris. Brigadieris, tur augstākie priekšnieki, kas konto būve, viss notiek. Viņi ceļ, viņam ir finansējums, viņi ceļ, viņi dara. Taču tu katru dienu nāc uz darbu ar tādu sajūtu. Es neko neceļu. Ar tādu sajūtu, mēs šo māju nekad neuzcelsim. Bet tu cel. Jautājums. Tu uzcels vai neuzcels? Amen. Es nejūtos, ka uzcels, bet tu cel. Es ar prātu nespēju aptvert visus šos inženieru brīnumus. Viss kā tās konstrukcijas stāvēs kopā, es tur nesaprotu. Viņš nestāvēs kopā. Es neticu tam, bet tu cel. Tu izpildi norādījumus. Inženieris teica, brigadieris teica, šeit samitināt, šeit iemūrēt, šeit paneli virsū. Tas nestāvēs. Dari, ko tev saka. Un tu dari visu pēc projekta. Un pēc tāda projekta, kurš ir pārbaudīts.
Pārbaudīt projekts. Viņš strādā. G12 draugi pasaulē aug. Aug. Būs vai nebūs? Tādēļ, kā tu tur jūties tagad? Es daru, nekas nebūs. Es daru, nekas nebūs. Es nejūtos, ka es to varu. Draugs, dari. Ej kā Abrahāms. Ej ticībā, paklausībā. Neatminot tā, kāda ir apstākļa, kā tu jūties. Un Dievs darīs. Tev piedzims Īzaks. Un tavi pēcnācēji vairosies. Un tu vairosies. Un tas, kā vairosies tavu pēcnācēji, tad būs nieks, kā tu vairosies. Lūk, sprediķis, soli pa solim. Ceļš uz vairošanos. Vai tu dabūji kaut ko šodien? Es drīkst palūkt par jums Dieviņu? Dievu! Debes Tēvs, es lūdzu par katru vienu no mums šeit šodien. Mēs dzirdējam no tevis tavu vārdu, no tavas sirds, no tavas svētās grāmatas. Ābrahāms, šis ticības vīrs, kurš gāja, un viņa pēcnācējiem, kas mēs esam, mēs iekarojam ienaidnieka vārtus, ka mēs ejam paklausībā, neatkarīgi no tā, kā mēs jūtamies, kādi ir apstākļi. Kungs Jēzus, ka mēs pilnībā svētījamies Tev, nododamies, ejam paklausībā, soli pa solim, mācībā, tavā mācībā, šajā vietā, kur tu mums esi ielicis. Un, kungs, mēs pateicamies, ka agri vai vēl mēs redzēsim augļus vairošanos. Amen! Amen.